Lai veicinātu jauniešu ar dzirdes traucējumiem integrāciju sabiedrībā, kā arī sabiedrības izpratni par nedzirdīgo kultūru, 30 jaunieši ar Eiropas komisijas atbalstu realizējuši projektu Melodiskās rokas. Šī projekta ietveros izveidot 7 videoklipi, kuros zīmju valodā attēlotas populāru Latvijas mūziķu dziesmas. Savu ceļu ausis cieši aizvērusi, dzirdu tikai savu pusi. Sāksim ar to, ka bija tāda maza grupiņa cilvēku, kuri mācījās sociālās integrācijas valsts aģentūrām Surdatoku specialitātē. Un tur mēs apguvām šo zīmju valodu. Līdz ar to radās padziļināta interese par nedzirdīgo kultūru un kopienu. Tad paralēli mēs uzgājām informāciju par jaunatņu darbībā un nolēmām, ka tas ir tāds labs veids, kā veicināt šo integrāciju. Dzirdīgajiem un nedzirdīgajiem būt kopā un kaut kā vienoties kaut kādai kopīgai lietai. Un izvēlējāmies melodeklamāciju, jo tas atspoguļo gan to zīmju valodu, gan faktiski arī nedzirdīgo kultūras pamatsastāvdaļu. Melodeklamācija ir vienkārši dziedāšana zīmju valodā. Es savu paralēli strādāju Latvijas nedzirdīgo savienības informācijas centrā, tulkoju kaut kāds materiālus, līdz ar to es arī rakājos internetā un meklēju kaut kādu informāciju un secināju, ka YouTube ir izvietoti gan daudz video, gan amerikāņu zīmju valodā, gan britu zīmju valodā, kur bez mazliet katrai dziesmai ir kaut kāds melodeklamācijas piemērs. Un Latvijā tas notiek, tā, protams, nav nekāda jauna lieta, taču viņi netiek iemožināti un līdz ar to tas paliek kaut kādā šaurā lokā. Mums gribējās, lai to varētu redzēt vairāk cilvēki. Projektu mēs rakstījām grupā, visi kopā tie, kas arī mācījās šo zīmju valodu. Taču runājot par to projektu iesniegšanu, ar pirmo piegājienu mums nepaveicās, bet mēs tā kā neatlaidīgi turpinājām šo projektu iesniegt un tad otrajā reizē mūs apstiprināja. Tas ir jauniešu iniciatīvas projekts, kurš tika realizēts programmas jaunatņu darbību ietvaros. Projektā piedalījās apmēram 30 gan dzirdīgi, gan nedzirdīgi un vaidzirdīgi jaunieši. No dažādām Latvijas pilsētām, no Liepājas, Rīgas, Jūrmalas, Valmieras, Gulbenes puses. Latvijas nedzirdīgo kopiena ir diezgan maz. Latvijai kopā apmēram 2000 nedzirdīgo. Un projekta pamatmērķis bija vienot šos nedzirdīgos un vaidzirdīgos jauniešus ar dzirdīgajiem, jo tik tiešām nedzirdīgajiem jauniešiem viņiem ir ierobežotas iespējas. Arī izglītības līmenis noteikti atšķirās, kā arī informācija. Cik mēs redzam televīzijā pārraides ar subtitriem, cik no tā vispār var nedzirdīgs cilvēks iegūt. Viens no projekta dalībniekiem, nedzirdīgais Intis Zvirbuls, atzīst, ka dalība Melodisko roku projektā viņa bijusi ļoti interesanta. Viņš no šī projekta iegūst gan vairāk pārliecības par sevi, gan pateicoties procesā pieredzētajiem, viņam radusies vēlme strādāt video jomā. Es nekad nezināju, kas par projektu man draugi pamudināja. Varbūt mēģināt piedalīties, kad tas ir iespējams. Un, jā, mēs to paveicām līdz pašam galam. Divās dziesmās piedalījos. Un kas tās bija par dziesmām? Kādas dziesma? Tā nāk nakts un vai tu mani dzirdi? Mums tam dziesmas, zīmes jāiemācās, ir jāizvēlas dziesma. Pēc tam, kad esam izvēlējušies dziesmu, mēs sarunājam, kurā vietā tiekamies. Teiksim, projektam bija, atceros, grupa cilvēku, mēs bijām 2 grupas atsevišķi, kāda tēma, mums bija darbs grupās. Un tur mēs lēmām, domām, vai Rīgā, vai Jūrmalā, kur būtu iespējams labāk. Es cerēju, gribēju Vecrīgā un piepildījās atbalstīt. Doma laukumā mums sanāca. Tāda bija ideja. Kas bija visgrūtāk dziesmā? Es nevaru dzirdēt skaņu, un tad man jāskatās ir no kustībām, ko citi dara, un apmēram tas bija visgrūtākais. Vēlāk, kad filmēšana bija paveikta, kad redzējām Latvijas produktu distribuējumu, mēs teiksim, 100%